Čau! Ar tevi esmu atkal es, Inga Ružicka, reinkarniste. Un šis ir mans bezmaksas videokurs, kā sagatavoties savam pirmajam ceļojumam uz iepriekšējo dzīvi. Iepriekšējā vingrinājumā tu noskaidroji, kas ir matrioška, ko nozīmē vērot novērotāju. Tu redzēji sev vairākās hologrammās un izjūti gan emocijas, gan sajūtas atšķirības, kādas tās ir. Un šis vingrinājums numur 5. Vingrinājuma nosaukums ir dzīves līnija, un šis vingrinājums tev tuvina iepriekšējai dzīvei. Un pirms doties ceļojumā uz iepriekšējo dzīvi, tev ir jāpatrenējās pa šīs dzīves atmiņu ainām. Ir jāmāk vadīt savas atmiņas uz visām pusēm, lai, kad nepieciešams, tu pilnīgi mierīgi un pārliecināti varētu pārvietoties laikā. Un tā tad ņemam apseju, lakatiņu, vienalga kādu drēbīti uzliekam uz aciņu. Iekārtojies ērti, apsēdies vai apgulies ērti, tā lai ķermenis nenovērst uzmanību, lai būtu ērti un labi. Aizveriet acis, uzlieciet apseju. Koncentrējies uz savu elpošanu. Elpo apzināti ar vēderu. Elpo dziļi. Dziļi ieelpa un lēna izelpa. Pie ieelpas ieelpo vēsu gaisu, pie izelpas siltu. Un atkal dziļi ieelpa, lēna izelpa. Ieelpo mieru un līdzsvaru. Izelpo satraukumu, nogurumu. Un atkal dziļi ieelpa. Un lēna izelpa. Un tālāk turpina elpot tā, kā tev ir ērti, pierastajā tempā. Un tagad atceries patīkamu laiku, kad tev bija kādi 6, 7 gadi, 1. klase. Pavēro, ko tu redzi, ko tu jūti, kādas tev ir sajūtas, ko tu par sevi atceries. Kur tu dzīvoji, kādas domas galvā. Tagad liec pauzi un atceries patīkamu momentu, kad tev bija 9 gadi. Kāds moments tev ir atnācis? Pavēro, kur tu esi. Kas tev ir apkārt? Kādi cilvēki? Pazīstami vai sveši? Kāpēc tieši šis moments tev ir atnācis atmiņā? Liec pauzi un atceries 11 gadus. Kur tu esi? Kur tu atrodies? Kas ir svarīgs šajā momentā?
pajautā pats sev, kāpēc ir atnācis šis atmiņas moments. Ar ko tas ir saistīts, ar ko viņš ir svarīgs. Liekam pauzi, un tagad 14 gadi. Ar ko šis moments ir svarīgs? Kādi cilvēki apkārt? Kāda ir atmosfēra? Kādas tev emocijas? Atcerējies? Un tagad atgriežamies pa laika līniju uz atpakaļ un saki, man 6 gadi. Ko tu redzi? Kur tu esi? Kādas emocijas piepilda tevi? Vai tev ir draugi? Kā viņus sauc? Kāda viņi izskatās? Varbūt tev ir mīļākā rotaļlieta? Kur viņi ir? Kāda viņi izskatās? Varbūt tev velosipēds bija. Paskaties uz viņu. Ja tu kaut mazliet atcerēsies kaut ko, tas jau būs ļoti svarīgi tev. Un tagad ejam uz to laiku, kad tev bija 4 gadi. Pavēro, kas tev ir mugurā, kas tev ir kājās. Kur tu atrodies? Pavēro, kā izskatās tā māja, kurā tu dzīvo. Kurā tu dzīvoji toreiz. Vai tu atceries tās mājas smaržu, tā dzīvokļa, kur tu dzīvoji? Vai mājai, kurā tu toreiz dzīvoji? Kāds tev ir garstāvoklis? Kādas jūtas tev pārņem? Ja tu gadījumā esi uzkāries un tālāk nekur netiec, neko neredz, tad atceries savu fotogrāfiju, kad tu biji tajā vecumā.
tālākajiem uz 2 gadiem, uz gadu, uz laiku, kad tu tikko sāki staigāt. Pavēro, kur tu esi. Varbūt tu esi ratiņos, varbūt gultiņā. Varbūt tev kāds blakus stāv, vai uz rokām tur. Varbūt tu rāpo un groz galvu un vēro visu apkārt. Kā tu jūties? Ja tu sev vēro no malas, tad ienirsti sevi iekšā. Sajūti, ko jūt tāds mazs bērns. Ko jūti tu, mazs zēns vai maza meitene? Ieklausies mazuļu domās. Vai tur vispār ir kāda doma? Iedziļinieties tajā sajūtā, ka domas praktiski nav. Atcerieties šo momentu un piefiksējiet to savā zemapziņā. Iespējams, ka tev bija grūti ieiet meditatīvā stāvoklī, tad šo sajūtu, kad domu praktiski nav, var izmantot vienkārši par to atceroties. Var izmantot šo momentu, kad nevar aizmigt. Vienkārši atceroties to momentu un ieejot tajā stāvoklī, kad domu praktiski nav. Ielieciet to savā atmiņu plauktiņā, un kad būs nepieciešams, vienkārši atcerieties. Un kad esi visi apskatījis, izjutis, ievelc dziļi elpu, lēnu izelpu un izelpā ver vaļā acis. Jauki. Arī ar šo vingrinājumu tu esi ticis galā. Un tagad pēc šī vingrinājuma arī tagad atstāju komentāru logā savus iespaidus, sajūtas, visu, kas ienāk prātā, kas pārsteidza vai nepārsteidza, vai sarūktināja, atstāju komentāru logā. Iespējams, ka tie komentāri kādam var palīdzēt
Un tu arī vari izlasīt tos komentārus, kas tur jau ir atstāti. Un tad uz šīs nots arī beigsim šo nodarbību. Jūs vēl varat pakavēties savās atmiņās. Un ar jums kopā biju es, Inga Ružicka, reinkarniste. Un ko, draugi? Smaidam un mājam. Smaidam un mājam, jo apzināta dzīve ir brīnišķīga, jauka. Tā, līdz nākamam vingrinājumam.